Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Oktobris un rudens ir piezadzies tik ļoti ātri un rauj. Nedaudz vairāk kā pēc mēneša valsts svētki, tad vēl pēc mēneša Ziemassvētku un jaunais gads jau būs klāt. Un jāsaka, man šis ir arī ļoti darbīgs laiks. Un šobrīd izrādes bērniem bērnu dārzos, kultūras namos un bibliotēkās, kā arī Latvijas skolas somas nodarbības var rezervēt tikai no nākamā gada marta līdz pat nākamā gada beigām. Bet šovakar es lasīšu fragmentu no Alberta Kronenberga Gada tirgus Sprunguļmuižā. Peļu tēvs ar saviem bērniem ne jau šā gada, bet pērniem, iedams satiek draugu labu, mājas peli skribu skrābu. Ja jau draugs, tad jāapstājas, jāprasās, kā nu klājas, kā pa mājām labi ejot, vai tur kaķi bieži skrejot. Tā jau skribim klātos jauki, kaķi palikuši tauki, guļot labi pēduši, caurām dienām tā kā zuši. Viņu dēļ šis, ja tik tīkot, varot pat vai balles rīkot, tik ar slazdiem esot slikti, tie pa visām malām likti. Saimnieks sācis mantu žēlot, šim nedrusku neatvēlot, un par to, ko pelēm graust, nedomājot galvu laust. Ja jau tā uz priekšu ejot, cita mītne jāmeklējot. Kamēr tie tā spriež, cik grūti tagad ir par peli būt, un ka nebūtu par sliktu, ja šie kaķi kārtā tiktu, bērni apnikuši gaidīt, sāk ap tirgus būdām skraidīt. Tikmēr skraida, kamēr miķis, kuram jau pa laikam niķis, apmestā uz savu roku vienam pašam kādu loku. Aizklīdis uz aķa telti, kurā viss gandrīz par velti, katra lieta, ko tik prasi, vairāk nemaksā par grasi. Vai tas gaisā laižams pūķis, vai no māla veidots rūķis, vai tas grabulīts no skārda, vai tas sniegs, kam nav pat vārda. Zaķis, redzot tādu brāli, piedāvā tam koka cāli. Prasa, cik tu jaunskungs dosi, te par šito zelta zosi. Miķis stāv un acis bola, ko lai viņš par cāli sola. Tad nu zaķis sāk ar rungām rībināt pa vara bungām. Dzirdot tādas skaņas cietas, miķis salacas uz vietas, sacērt asti un tad sāk laisties lapās, ko tik māk. Kad nu beidzot vecie abi pārspriedušies visu labi, sāk pagodam atvadīties, tad tiem tiešām ir ko bīties. Tēte skatās, ak tu piķis, kur tad atkal mazais miķis? Pazudis tas gaišā dienā, tā kā adatiņa sienā. Tad nu vecie, ko tur gaidīt, iesāk kā bez galvas skraidīt. Prasa vienam, otram, trešam, prasa draugam, prasa svešam. Vai nav redzēts zēns pēc skata, tīvs un sīks kā kniepadata? Vairums viņam atteic īsi, kur tik sīku pamanīsi? Tad jau kā pie darba smalkā, jāņem liekas acis talkā. Beidzot norunā, ko bīties, ies pie lāča aprasīties. Lācis peles uzklausījis, teica, ka bērns te esot bijis. Panašķojies un tad klusi aizadzies uz kaķa pusi. Ja jau tā, tad nav vairs labi, saka peļu tēvs uz skrabi. Tad vairs nevar mirkli kavēt, kaķi nemēdz ilgi gavēt. Jāskrien, kamēr nav par vēlu, glābt no viņa nagiem dēlu. Jāsauc Saskis, kam te vara, lai tas nāk un šeko dara. Saskis tūdaļ klāt kā likts, uzsauc kaķim varan pikts, kur tu liki mazo miku? Kaķis brīnās, kur es liku? Kas tad es tev dieniņ manu te par tādu peļu ganu? Ej vien tālāk savu ceļu, nav te it nekādu peļu. Es ar Rīgas kaķiem rados, kas man uzbruks, tam tie sados. Saskis tomēr neatstājas, kas par to, ka kaķis rājas. Ja tas nepareizi darot, viņš tad taču vēlāk varot braukt, ja tikai vēloties, Rīgas radiem žēloties. Kamēr šie tā abi baras, ielaidušies runās garās, peļu tēvs ar skribu skrabi arī nestāv mierā abi. Pirmais saka, ko tur pūt, kur tas bērns var citur būt? Otrs,
vai jau zināt drīkst, kas tev tur tā ķešā pīkst? Kaķis redz, ka nu ir slikti, bet tad šņāc nevisai dikti. Ko tu vilks, lai tevi rauj, te kā galvā jucis bļauj? Un te visiem dzirdot saka, redziet, cik tā pele traka, man te vecie kauli čīkst, viņa domā miķis pīkst. Tomēr nelīdz vīram niķi, Seskis izvelk mazo miķi. Kas pa kaķa ķešu smacis, tagad priecīgs slauka acis. Bet nu kaķim slikti iet, Seskis viņu saņem ciet. Un kā bērnu laupītāju ved uz muižas tiesas māju. Tūdaļ tiesa notur sēdi, un uz pēdām veco blēdi, neskatot uz augstiem radiem, notiesā ar 5 gadiem. Liek tam augstās telpās salta, dzirnas griezt un pupas malta, bet kas notiek no ar miķi? Māte iedod viņam pliķi, kamēr tēvs uz ātru roku nopērk prāvu piparkūku. Nu redz, šobrīd arī viscaur Latvijā ir visdažādākie tirdziņi, un kas zina, kas tur notiek, varbūt tur ar kādas peles ar kaķiem karo. Lai šovakar salds miedziņš ar labu nakti.